Bēles nokrituši, čelim. Uz trešīs vietas. Jā, tā. Jā, kaut kā tā. Šodien runājam par cenām. Pa naudu, jā. Par naudu, par cenām. Reizi sāksim to, kā tev pieredze. Kas ir cena, kas ir nauda? Kāds, nezinu, jā, kā tev pieredze to terminu? Noteikti es esmu prasījis pa maz. Pa daudz, man liekas, ka nav bijis tāda pieredze, ka prasīta. It sevišķi sākot, kas man liekas ir tā kā ok, ka tu vēl tausties, mēģini saprast tā kā, un prasās cenas zemākas tirgumu. Jā, tagad, piemēram, pagājušajā epizodē teica, ka tagad es Fiverrī freelancoju. Man liekas, tad es biju ļoti labā cenu diapazoniem, es dabūju dealu, un tad aizgāju prom no Fiverra. Un vienkārši visu laiku tā kā mal, un visu laiku bija tā cena jau noteikti pirmā reize, un tad bija tā kā konstanta laba cena. Yeah. Bet man liekas, bieži vien ir tā, ka tā kā, ja kaut tas pats Fiverr apvarks, gan jau pats es saskāries, tur ir tā kā vienkārši, kas piedāvā lētāk. Jā, tur ir dažkārt konkurence, tāpēc, ka tur ir tik daudz cilvēku, kas var piedāvāt Rīga cenu arbitrāžu, jo viņi ir no valstīm, kurās ir daudz mazākas dzīves izmaksas. Loģiski, ka viņi tur piedāvā atļauties, ja darīt darbu par daudz lielāku cenu, un tu ar viņiem sanācies. Un mums Latvijā ir diezgan izlīta pozīcija, kur mēs ķipa esam lētā valsts, bet arī īsti neesam. Mums ir diezgan dārgi šeit, bet tā pašā laikā arī nav tik dārgi, kā pieņemsim tie ASV vai tur. Tā kā, joprojām kādam ASV klientam sanāk kā deals, paņem kādu no mums. Bet jā, tas, kas man liekas interesanti, kad mēs to uzreiz jau izceļam, kad ir tāda cenu starpība. Sanāk, tu vari atrast cilvēku, kuram ir mazāks dzīves izmaksas, kurš var piedāvāt konkrētu darbu par lētāku summu. Un teorētiski, ka tu vari dabūt kaut kādu rezultātu pilnīgi dažādos cenu diapazonos. Un uzreiz rodās tāda realitāte, ka, hei, pagaidi, tā cena, tā lietas vērtība, vai tā pakalpojuma vērtība, vai tā produkta vērtība, viņa nav īsti tā produkta vērtība, lai viņa ļoti plūstoši sanāk. Kad es domāju par cenām, es vienmēr atceros, kad vidusskolā mums bija ekonomikas stundas. Un es uzreiz pateikšu, ka es neatceros visu to kontekstu, kas tur bija. Tur noteikti, ka viņi daudz gudrākas lietas pateiks, nekā es atceros. Bet es atceros, ka pirmkārt, kas bija kaut kāds cenu šeit pieprasījuma tās līknes, vai ne? Jā. Tās es atceros, it kā, vai ne? Piedāvājums pieprasījums, tas ietekmē. Un es atceros, ka tur bija formulas, pēc kurām tu vari tā kā noteikt savu cenu. Bet godīgi praksē, skatoties, kā cilvēki operē, es neredzu, ka tās formulas īsti izpildās. Man tāds sevi, ka viss ir ļoti daudz plūstošāks. Pa produktiem varbūt drusciņ citādāk. Jā. Es tieši gribēju teikt, ka tas varbūt bija vairāk uz produktiem, jo mums abiem ir tomēr pakalpojumi tās sfēra. Un tad ir bišķi savādāk saprast, kas iet iekšā tajā cenā, kas veido vispār. Jo skaidrs ir primārais būs pašs laiks. Tas arī viss maksā, cik daudz pavada laika pie tā projekta, bet iet vēl tādas netiešās lietas. Telpas, elektrība, internets, kaut kādi subscriptioni, viss, kas arī jārēķina iekšā tajā cenā. Jā. Un tomēr ir arī scenāriji, kur pieņemsim cilvēks aiziet pie, teiksim tā, ja mēs paņemam divus individus, divus profesionālus, iedomājamies vienu cilvēku operāciju, abiem cilvēkiem, viņi ir cilvēki kā cilvēki, ap no tās pašas valsts. Nav jau noteikts, ka viņam būs tā pati cena. Viņi var piedāvāt to pašu pakalpojumu, viņi var piedāvāt to pašu rezultātu, viņi var dabūt tev brutāli to pašu, es nezinu, ko tur logo vai dizainu, vai es nezinu. Bet tev var būt drastisks dažādas cenas. Man tieši tagad bija tāda situācija. Es biju tajā Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamerā, un es pēc tam tur paliku ilgāk un runāju ar kaut kādiem džekiem. Un kaut kā pacēlās tēma par mājaslapas izveidi. Es tieši pats paņēmu savu mājaslapu izstrādāt, un tur bija viens divi IT čaļi bija. Un viens tur prasā, cik es samaksāju, tu nosauc uz samu summu, viņš saka, es baigi pārmaksāju. Jā. Tas otrais čalis, viņš saka, ko tik lēti, kāds ir iespējams. Un tas otrais čalis, kas teica, viņam nebija divreiz dārgāk. Viņa tā summa bija 10 reizes dārgāk. Viņš teica, ka, ja nav tā summa, tad viņš pat nekustēsies. Jā. Un un abi tie biznesi operē, viņi tādās summās prasa it kā par vienu un to pašu produktu, kas ir mājaslapa. Labi, es, protams, nezinu, kas ir tas, ko viņi tur piedāvā tajās mājaslapās, jo es tik dziļi negāju iekšā, bet es sapratu, tas bija vienkārši kā
portfolio, ne, bet vienkārši parasta mājaslapa, jo tieši gāja runa par manu to mājaslapu. Tur nebija kaut kāds e-commerce vai vēl kaut kas. Jā, es piekrītu. Es to pašu novēroju. Es varu pateikt no savas pieredzes arī tieši par tā pašām mājaslapām. Salīdzinoši nesen, ļoti daudz cilvēki, kas māk izmantot visus tos jaunākos mākslīgā intelekta rīkus, viņi zina, cik mūsdienās ir viegli uztaisīt labu mājaslapu ļoti ātri. Bet tur ir starpība. Jo, respektīvi, es runāju citu cilvēku, tā kā es, kurš māk izmantot rīkus, mūsu percepcijā mājaslapas vērtība ir pa lielam 0. Jo mēs viņu uztaisījām pāris stundās. Mēs viņu uztaisījām labu, ar visu SEO, visu to pāris stundās, uztaisījām foršu mājaslapu. Pieliec vēl papildus foršu dizainu, varbūt diena. Mēs, respektīvi, jau sākam vērtēt mājaslapas kā tādas, laik ļoti maz. Pie manis sanāk, ka tie divi IT čalīši, viens saka 10 000, viens saka, ka tur 1000, es to 10 000 nestīju. Es domāju, ka man fulfils, es gribu ko ātri, tagad bum. Tur bija vēl lielāks summa. Respektīvi, tur tā lieta, ka manā percepcijā jau tās mājaslapas paliek daudz vieglāk uztaisāmas. Un, protams, ka ir izņēmumi, ja viņi taisa ritīgi, stilīgi, kvalitatīvi, visādām featurām, viņas vērtība būtu lielāka, bet es arī jau neskatos uz tām ritīgi stilīgām mājaslapām, kaut ko ritīgi reizī. Es zinu, cik viņu viegli ar jaunākiem tūliem izveidot. Bet ir liela starpība starp to, kā es to cenu nosaku, kā man viņa galvā ir, un kā cilvēks, kurš neko nesaprot par šiem rīkiem, uztver mājaslapas vērtību. Jo tieši mums bija tas scenārijs, kur es tagad apkārt, domāju, mājaslapas uztaisīt tik viegli, bet tad es runāju potenciāli klientu, kuram vajag uztaisīt mājaslapu. Es viņu nosaucu daudz lielāku cenu nekā man šķiet advokāti, un viņam tas šķiet pilnīgi ok. Jo viņš vairs nav tas pats cilvēks, kā lai to labāk formulē. Sanāk, tiem cilvēkiem, kuriem tagad tas mākslīgais intelekta tūli palīdz uztaisīt mājaslapas ļoti ātri, un tās mājaslapas paliek bezvērtīgas, ir tie paši cilvēki, kas jau no paša sākuma būtu paši taisījuši tās mājaslapas. Es tāpat kā tagad, ja es taisītu mājaslapas mākslīgi, pirms tam būtu taisījis pats savu Shopify mājaslapu, pirms tam būtu taisījis pats savu WordPress mājaslapu, es būtu to pats izdarījis. Un manā percepcijā vienkārši tas laiks, ko es investēju, palika daudz mazāks, un tāpēc man tā vērtība palika daudz mazāka. Bet parastam cilvēkam, kurš meklē rezultātu, proti labu mājaslapu, viņam nekas nemainījās. Jo viņš jau projām meklē labu mājaslapu, un viņam tiešām vienalga, vai tas tev tagad prasa stundu, vai tas tev prasa mēnesi. Jā. Īstenībā, tagad tieši, kad es to savu mājaslapu izskatīju, es redzēju, man nāca reklāmas no Niks Jansons, man liekas, viņam te bija 59 eiro par mājaslapu izstrādi. Jā. Un tas ir tik lēti, ka es kā cilvēks, kas IT neko nesaprot, es pat viņu tā īsti neizskatīju. Man tāds, kas tur būs, tas nav nopietni. Tieši tā. Un tad es aizgāju pie cita IT, samaksāju krietni vairāk nekā 59 eiro. Bet es jūtos par to labi. Es zinu, ka es saņemšu labu custom projektu un individuālu pieeju. Un man tā mājaslapa arī piemēram, Niks Jansons, tur, man liekas, teica, ka 3 dienu laikā viņi būs gatavi vai kaut kas tāds. Man tā mājaslapa būs 1-2 mēnešu laikā. Bet es jūtos daudz labāk, drošāk, samaksāt vairāk, ka man ir ilgāk, nekā to lēto pa 3 dienām. Tieši tā, un tur respektīvi, manuprāt, labi uzmet tieši labu tā domu, ka ļoti daudz, par ko cilvēki maksā, vienkārši tā drošības sajūta. Tas ir ļoti liela daļa no cenas. Un tāpēc es domāju, tāpēc arī brandings strādā. Jo gan man šeit pakalpojumos, gan projektos, manuprāt, tas strādā vienlīdz labi. Kur tās formulas, kas sākumā nosaka to cenu, kas būtu, pieņemsim, tava īra, elektrība, personāls, un tur kaut kāds vēl rezervīti, tā kaut kā tu izrēķini, tur izhēmo kaut kādu cenu, tā ir viena cena. Bet tas brandings iedod tādu bufferīti pa virsmu, ko tu vari likt virsū, kas ir tava reputācija, kas ir tavs, tas, kā tu prezentē sevi, tas, kas dod cilvēkiem to pārliecību, ka tu dabūsi labu kvalitatīvu rezultātu ārā no tā deala. Un tad tu uzreiz vari vaicāt vairāk. Ja tev ir pierādījums savam brandam, kad viņš var deliverot labu kvalitatīvu darbu, tad, respektīvi, tas cilvēks jau piemaksās droši bonus par to, ka viņš dod to drošības sajūtu, ka tu viņam dod to drošības sajūtu, ka tu izdarīsi labu darbu. Man īstenībā tagad ienāca tāda smieklīga scēna prātā no Office. Es redzēju Office. Kaut ko pa pusē. Kad tur bija tā situācija, viņi tur papīru kaut ko tirgoja, un tur kāds lielais klients bija, un viņš gribēja iet uz citu kompāniju. Un viņš tad tas galvenais čalis, viņš tad saka, vai tiešām tev cena ir tas svarīgākais, vai citi aspekti, kas tev rūp. Un viņš saka, tā kā customer service.
Un tur tas aktieris viņš reiz uzvan tai kompānijās, kur grib pāriet, un tur pāradresē nevar sazvanīt un tā. Un tad viņš paņem no tā klienta telefona, uzvanas tai savai kompānijai. Vienkārši 10 sekundžu laikā tev atbilda un uzreiz, how is your day? Tā kā ļoti personāli. Man liekas, bieži vien cilvēki to cena nav galvenais. Ir, kam ir tas individuālā pieeja, ir svarīga, ir tā drošības sajūta, ko teici. Kādam varbūt tas ir laiks, viņam tur reāli termiņi deg, viņam vajag rītā. Ja tu spēj to darīt, tu vari arī čārdžot vairāk par to visu. Tādā ziņā tas nav tik akmenī iekalta. Tieši tā, un tāpēc arī tieši izcēl to faktu, ka tu sākumā pēti to visu, likās, ka vajadzētu būt kādai formulai. Es zinu, ka īpaši pašā sākumā, kad mēs funkcionējām kādas cenas likt kaut kādiem tam startup projektiem, ko mēs likām, mēs vienmēr gribējām kaut kādu fiksētu formulu tai cenai. Mēs gribējām izdomāt, kā mēs varam loģiski izspriest, cik tai lietai būtu jāmaksā. Bet nav tādas lietas. Un, kad tu sāc to ļoti grūti aptvert, bet kad tu esi pāris reizes pavaicājis kaut kādu summu par kaut ko, tad tu sāki kliksēt. Tu saproti, ka viņa tāda plūstoša, mainīga lieta, kad īsti cena tāda, kā, tas ir visa savā ziņā vienkārši cilvēka psiholoģija. Jo, kas ir cena? Tas vienkārši tas ir vērtības apmaiņa. Ja? Tu vienkārši pārliecini kādu, ka, hei, es tev iedošu kaut kādu lietu, kas būtu konkrēta lieta vērta. Un tā cena būs palielinām tas, ko tas cilvēks piekritīs. Tā ir būtība. Cena nav tā lieta kā formula, nav tā lieta kā godīga cena. Godīga cena ir tas, ko jūs abi nospriežat, ka ir godīga cena. Un tāpēc arī pārdošanas profesijas tik pieprasītas, tāpēc arī viss šis strādā, viss tas konvejeris strādā. Tieši tā. Man liekas, tas ir sevišķi tieši mūsu tajā jomā, kur ir uz pakalpojumiem, varbūt uz produktus. Nezinu, vai tur ir tik ļoti, piemēram, uz spēlēm saražot, viņi maksā tur tik materiāli, tur darbiniekam tāda alga, un cik tev vajag mārketingam, tur vienkārši tu sarēķini visu to, un tad uzliec savu profitu, un tā ir tā tava summa. Ja kaut kas pamainās citur, tajās izmaksās tev var pieaugt tā cena. Protams, ir kaut kāda branding un viss tas, bet tas jau atkal iet apakšā zem mārketinga, tas brandings, un tas atkal iet iekšā tajā cenā. Tad ziņā, tur varbūt tās ir daudz vieglāk izreikināt nekā mūsu gadījumā. Bet droši vien tāpatās tam produktam, es nezinu, man vajadzētu tur jaunu telefonu, man tikko nokrits atšķīdi. Kaut kur tur online es varu pasūtīt pēc nedēļas, tur 2 lētāk, bet man vajag tagad. Es aizēju uz veikalu nopērku, un man tagad vajag. Tas arī produktā cena veidojas no tā ātruma. Projektiem noteikti varētu būt pilnīgs izstrādīt. Man tiešām grūti komentēt par projektiem. Tur savas vajag. Es zinu, ka savā laikā, kad es esmu mēģinājis pārdot projektus, tur, protams, vienmēr ir tā kā nianses. Arī, jo pieņemsim tas pats projekts, kā tu minēji, ka tu vari aprēķināt loģiski tas. Bet tu redzi kaut kādus šitos lielos brandus, kā tie Gucci un visi tie. Viņiem, viss tas sākumā arguments varētu būt, ka viņiem ļoti ierobežos tas, bet tā nav. Kā jebkurā brīdī var aiziet nopirkt kaut kādu Gucci projektu, viņiem ir kaut kādas kolekcijas, kas varbūt izlaiž, bet tas ir viss tāds hypes un psiholoģija vairāk, tas brandings. Nav pat īsti daudz marketings, jo ļoti lielas, dārgas lietas pat baigi nemarketo. Visdārgākās mašīnas, viņas pat baigi nemarketo, tāpēc, ka viņiem ir vienkārši tas prestīžs, tā aura, ko viņi uzkačājuši laiku, to pārliecību klientos, ka viņi pārdod kvalitīvu projektu. Un tas brands jau nes to cenu līdzi. Es domāju, ka, protams, piekrīt tam, ka tur noteikti varētu būt vieglāk, noteikti kaut kādu formulu pēc kaut kādām izmaksām un to. Un tomēr tas brandings iedod daudz to arī to safe zone, kur viņi uzņēmumi noteikti var vienkārši kačāt to cenu uz augšu, jo atkal godīga cena būs tas, ko tas klients izlems, ka godīga cena un viss. Tu vari pārdot to pašu spilveni, ja es pārliecināšu kādu, ka viņš vairs 10,000, viņš būs vairs 10,000. Jo galvenais ir, lai tas pircējs jūtas labi par to, ka viņš ir iegādājis, lai viņu nebūtu tāds, ka viņš ir apčakarēts. Ka mums brillīts, tā ir modernā māksla. Ja kāds grib, droši 10,000 par sēlu. Ilgas ir eBay, bet līdz. Pirmais merch. Bet tā doma ir, ka plus cena ir ritīgi interesants koncepts, ritīgi tāda interesanta lieta, par ko to domāt. Kāda ir tava pieredze ar, kur mēs tikko izzinājām, ka cena ir atkarīgs no faktoriem, kā pieņemsim
tas, ko tas otrs cilvēks domā, ka tā lieta ir vērta. Un tad noteikti ir situācijas, kuriem to arī es minēju, kad sastopies, cilvēki pie tevis atnāk, un viņi gaida zemākas cenas, jo viņi saka, kur ir konkurence, kas var piedāvāt cenu par šito. Un tad tā izdara viens, tā izdara otrs. Beigās jūs visi maksājat, pieprasat cenu, kas ir zem, tā kā, teiksim, tirgus vērtības, kur jūs pat īsti nevarat samaksāt par saviem darbiniekiem, samaksāt to. Un tāpēc, ka visi to dara, tad tu gan izvēlies piespiest to darīt. Fiverr un Upworkos šos visos saitos to arī var novērot, kā pašā sākumā minēja. Ir tik daudz cilvēku no visām valstīm, kas piedāvā cenām tik daudz zemākām cenām, nekā tu vari atļauties. Tev šķiet tas spiediens, ka tev vajag konkurēt tām cenām. Kā tev pieredze to, kā to, pieņemsim, kā tu tam uzbrūc, kā tu problēmai uzbrūc, kad tu to sastopi dzīvē. Nu jā, tu tieši tam minēji to Upwork, Fiverr, tad man liekas, tas ir tīri vienkārši race to the bottom, kurš zemāko cenu piedāvās. Un, ja tur, kur es kādreiz Upworkā Fiverrī prasīju vienu summu, ja es tagad ieeju, neviens tādu summu vairs neprasa, jo vienkārši ir visu laiku gājis uz leju, un tur man pat vairs nav izdevīgi. Es vairs tos pakalpojumus nepiedāvāju, jo man tas nav vienkārši izdevīgi. Kaut kāds indietis varbūt kaut kur tur viņš taisa, viņš tur nopelna, bet man tas nav izdevīgi. Un arī minēju par to vērtību, ko klients saskata tieši tajā arhitektūrā. Bieži vien man ir tā, ka cilvēki viņi neredz to vērtību. Viņam liekas, ka arhitekts ir varbūt kaut kāds dokumentu kārtotājs. Man ir bijušas situācijas, ka tur atnāk klients gandrīz vai uz rūtiņa lapas uzzīmējis māju. Viņš saka, man jau viss ir gatavs, man neko nevajag, tā kā vienkārši saskaņot būvvaldē. Tā vispār nav. Vispār tā nav. Un tas pats klients, viņš jau vienkārši neredz to vērtību. Viņam liekas, kā, par ko viņam maksāt. Viņš grib par reāli, pa sviestmaiņas tiesu, lai es viņam uztājas to projektu. Bet tur ir daudz vairāk. Un, citreiz ir cilvēki, kas ir saprotoši. Bija viens beigas foršais klients. Viņš atnāca, viņam jau bija tā kā 3D modeli. Viņš bija uztaisījis, kādu viņš grib. Bet, protams, viņam nekāda arhitekta izglītība nebija. Es paņēmu to modeli tā kā uzmanību, kā ir. Es skatos, tur plānojums nav labs, un tā kā viņš tur dzīvos, nebūs forši. Es viņam saku, hei, tā kā pamēram šitā, un viņš tā kā super nāk pretī, un tā kā, ka ir gatavs visu pamainīt. Mēs viņam izplānam, ritīgi, tā kā labi, tā kā jābūt ir. Un tādu foršu klientu, un tad viņi arī to vērtību saskata, ka tu esi viņam individuāli piegājis un palīdzējis. Labi, viņš atnāca savu ideju, bet tu viņam esi reāli ieteicis to labāko, un tu maksā par to savu, viņš maksā par tavu profesionalitāti. Jā, par tavu pievienoto pieredzi, tavu pievienoto to vērtību tajā, ka tev ir pieredze, to lietu, kas viņam vienkārši nav. Jā, es jau piekrītu. Ir viena lieta, ko es gribu izcelt, varbūt to dušiņu vēl tālāk pastāstīšu, bet tev gan jau ir bijuši lēti un dārgi klienti, pareizi? Yeah. Kāda, man ir ļoti konkrēts novērojums, ko es pamanīju par lētiem dārgiem klientiem, jo es redzu stratēģijas, kuras cilvēks ejot cauri savai progresijai, pakalpojums sniedzēja tajā, tirgu, var iziet cauri, jo, kad tu tikko sāc, lai gan tu varētu piedāvāt, tev gan izes spiests piedāvāt zemu cenu, jo tu neko nezini, neko nemāki, vai ne? Pašā sākumā, kad tu sāki arhitektūru, to, pieņemsim, biroju, kad tev pilnīgi svaigs nav nekāds portfolio, tev nav neko. Kā tu tajā brīdī noteici to cenu? Vai tu tajā brīdī skaties tīri pēc stundām, vai tajā brīdī jau mēģināji tur pielikt to pievienoto vērtību, vai kāda bija tava stratēģija? Man bija tā, ka es veicu tirgus izpēti, tā kā bišķi, mēģināju saprast, tā kā es uztaisīju fake pasūtījumu, uzrakstīju kaut kādiem arhitektu firmām, cik viņas prasa. Mēģināju tādā ziņā saprast, apjautājos kaut kādiem tur, kas kaut ko freelance vai kaut ko arī tā kā taisa, un to cenu, un tad piedāvāju zem tās cenas. Bet problēma tas, ka arhitektūra ļoti dažādi ir. Ir dzīvokli, māju, veselu piltoru uzprojektēt, un katram būs savu tā cena, un ļoti individuāli tā cena tiek. Un man arī bija tā, ka pats pirmais projekts bija ļoti, ļoti lēti. Tie cilvēki, kas pasūtīja, viņi noteikti bija laimīgi. Bet īstenībā visu to, ka viņi tik lēti pasūtīja, viņi bija diezgan piekasīgi. Viņi tur kaut ko, tur no viņa puses bija problēmas, ka tur kaut kas tur žoks nebija saskaņots un būvvalde atmet apakaļ tīri, tāpēc, ka žoks nebija. Bet tas vispār nebija mūsu tajā, pasūtījumā iekļauts.
Un es arī to pa brīvu sataisīju, kas vēl sliktāk man ir tādā ziņā, viņi pa cenu to dabūja. Bet tādā ziņā viņi vainoja gandrīz bišķi mani, ka es neesmu to izdarījis, bet tas vispār nebija no manas puses, un viņi tā jau dabūja par riktīgi lētu summu. Jā, man arī līdzīgi pieredze pašu savu pirmo darbu, kuru es jau pagājušajā epizodē stāstīju, kad es par 65 eiro paņēmu darbu, kas reāli vērts krietni vairāk. Un man arī tā paša loģika bija tas zvans, vai ne? Es viņam izstāstīšu šito, un es biju iztaisījis to tirgus izpēti, es biju pastīties, ko citas aģentūras dara, vai ne? Kādu šī sistēma, cik plus mīnus ir vērta, vai ne? Tagad es to darīju, tā bija tāda jauna lieta, tā automatizācijas prikals, tas bija tāds jauna niša, vai ne, ko cilvēki darīja, un tad neviens īsti nesaprata cenas, neviens nevarēja izjust, nebija īsti tāda tirgus standarta uzstādīt. Bet katrā ziņā es biju nospriedzis, ka, hei, kur šī tāda sistēma, kur tu automatizēt, publicē, tur saucīšos visos savu saturu, tas būs vērt $500. Es tā biju iegājis tie sarunā, manā prātā bija $500. Bet tas arī laikā čels teica, hei, es tiešām gaidīju, ka tas būs zem 100. Es vienkārši, baigi augsti. Un es saļimu uzreiz. Ja? Un man tā loģika bija tāda, hei, pagaidi, es skatos šo sistēmu, es zinu, kā viņu uztaisīt, man ir rekur jau uztaisīts kaut kas ļoti līdzīgi, tam vajadzētu būt, kas, nezinu, 2-3 stundas, ja? Un tas izreitināja, rekur 30 stundas, 3 eiro stundā, 2 stundas, 65 eiro, vajadzēja būt fine. Okay. Nebija fine. Jo beigās tur aizgāja ļoti ilgs tas process, tas bija nedēļas, man šeit pat vairākas, es vairs nevaru pateikt tieši cik dienas, bet tas bija vairākas nedēļas, manuprāt, naktīs es strādāju, tāpēc, ka tas skops laiku mainījās, viņa situācija droši atšķirīga nekā tas templates, kas man bija, visādi kaut kādi faktori, kas tika ierētāti iekšā, ko es varētu būt atrisinājis ļoti operatīvi un ātri, ja man būtu bijis pieredze, bet man nebija. Un tur man izcēlās tas fakts, ka es tajā laikā pat īsti nevarēju būt vaicājis lielu cenu, jo es nevarēju izpildīt to produktu. Teiksim tā. Un tas, ko es tieši domāju šajā nedēļas nogalē, kad gatavoju šai sarunai, es analizēju visus savus tos darbus, visus savus procesus, analizēju, kā tu vari pieiet tam pakalpojumu sniegšanas modelim. Un man tāds drusciņi izveidojās tas frameworks, ko es gribēju to pastāstīt, pateikt savas domas. Es sapratu, kad var būt ļoti dažādi pricing modeļi, un viņi visi var strādāt. Un visos tajos faktoros, vai zema vai augsta cena, tas, kas nosaka, vai tas klients vai tas projekts būs viegls vai kvalitīvs vai viegli izpildāms, nav nemaz tā cena, bet zem tā cieņa, ko tu, vai tā psiholoģiskais, tas percepcija, ko tu vari sniegt par savu profesionalitāti, par to pakalpojumu. Tātad, ko es to domāju? Ja es piedāvāju lētu projektu, vai arī pat bez maksas projektu, tas var būt man arī ļoti izdevīgi. Ilgtermiņā es varu pateikt, hei, kur es tagad tev īstermiņā vaicāšu mazu vai gan arī vispār neko, bet sarunājam šādi, ka tas projekts izpildīsies un kad es sākšu tev pelnīt naudu, vai ka tev sāks dabūt dividends arhitektūru, bet tas ir citādāk, ja es uzreiz pasaku, kā kurā industrijā viņam. Manā industrijā, pieņemsim, kur es tur, tas ir mārketinga automatizācija, kas tev potenciāli var pelnīt naudas, nes līdus, ja kaut ko ģenerēt. Respektīvi, šobrīd es paņemu mazāk, bet pēc tam, kad tas sāks reāli rezultāts, es dabūšu kaut kādu procentu no tiem rezultātiem. Respektīvi, es ieguldu uzņemos risku tagad, dabūju atalgojumu vēlāk. Un flipsides ir, ka es tev pavaicāju visu tagad, 10,000 tagad, es tev uztaisu to sistēmu, viņi tev labi strādās. Tu uzņemsies visu risku, bet es pēc tam nekad nedabūšu, man nebūs nekāds 4%. Un tas, ko es sapratu, par šo domājot, abi scenāriji, manuprāt, var strādāt, bet abos ir tas apakšējais, tas risks, ko tev vajag menedžēt. Ja tu sākumā vaicā maz, tu zaudē visu savu percepciju profesionalitātei, vai ne? Ja tu tikai parādīji, ka tu esi gatavs strādāt par brīvu. Tad tev būs ļoti, ļoti jācenšas, lai tu uzturētu savu reputāciju visu caur tam projektam, lai viņš sapratu, ka uztver to nopietni. Tur es varu pateikt, es esmu izgājis šajā, es esmu tāds projekts uzņēmējs, kurš teica, hei, pēc tam atalgojums, viņš izjūg, jo tas cilvēks, kamēr tur viņš strādā, viņš vienkārši, padodās to projektu. Viņam nav tā investīcija, kas tev, jo tu uzņemies to risku, viņam tur nekas nav. Kāpēc viņš turpināt? Viņam parādās kāds grūtības, un viņš beidz. Otrs flipsides ir, kad tu pavaicā lielu summu, tas cilvēks uzreiz tev attieksies kā profesionāli. Bet tiklīdz viņš to samaksās, tad
tu viņam būs parādā reāli rezultāts. Jā. Un viņš tev mēģinās pušot. Viņš tev mēģinās, lai tu viņam dod vairāk nekā tu apsolīji. Viņš tev mēģinās kaut kā saprast, kuras tavas tās robežas, un viņš mēģinās to kruķīt to cenu uz leju. Viņš mēģinās tev negotiētot, mēģinās tev kaut kā teikt, hei, varbūt mēs varam šitā. Viņš tā kā mēģinās taustīt tās robežas, un ja tu viņas neuzturēsi, tad tu ilgtermiņā pats sev varēsi apčakrēt, jo tu viņam būs parādā. Viņš tu sākumā daudz samaksāja, un tad ilgtermiņā tas projekts vēl vilties, un nekad nevar dabūt to finišu, tāpēc, ka visu laiku viņš tā kā tev to karā to cenu virs tevis. Un tas, ko sapratu, ka abi ceļi, manuprāt, var būt efektīvi, bet vienkārši viņos tas apakšējais, psiholoģiskais cilvēku komunikācijas slānis, to jāņem vērā. Kāds tev domas par šo manu teoriju? Noteikti viens ir vieglāks modelis nekā otrs, jo es arī uzskatu par dzīvi. Ja tu par kaut ko maksā, tev tas ir daudz vērtīgi. Piemēram, pa lielam YouTube tur atrast jebkādus kursus par jebko informāciju, bet tā kā tev viņi pa brīvu, tu viņus ir kaut ko pastīsi, tu viņus nopietni neuztversi, bet tiklīdz tu paņemsi kaut kādu maksas kursus, tu reāli tā kā mūsu fokus, tu nofokusēsies, darīsi, sekos līdzi, jo tu reāli maksā par to. Tāpēc, piemēram, varbūt nepopulārs uzskats, bet es uzskatu, piemēram, izglītībai universitātēs būtu jābūt pamaksas. Jā, okay. Jo ļoti daudz ir tā, ka viņi aiziet, viņi tur kaut ko tur pamācās, nomaina programmu un vēl vispār nav nopietni. Ja mēs paskatāmies, cik daudz cilvēku uzsāk mācīt un cik daudz pabeidz, tā statistika nav tā labākā. Man liekas, ja cilvēki maksātu par to, tad viņi daudz nopietnāk atvērtu skatītos. Es ar to uztveru ļoti nopietni. Es varu pateikt, ka es piekrītu šim viedoklim. Jā, turpin. Tāpēc man liekas, ir daudz labāks tas modelis, kur tu reāli maksā, kur nav tā, ka tu piedāvā kaut ko pa brīvu. Tā. Protams, ir kas cilvēki, kas arī strādā to, bet tā ir, man liekas, cita auditorija. Un jautājums, vai mēs gribam kurai auditorijai mēs gribam vērsties. Piemēram, tagad es taisīju arī to pašu mājaslapu atgriezīšos. Man arī teica, kurai auditorijai es mērķēju. Vai tā kā premium sektoram vai budžeta variantam. Jo tas, kas izvēlas budžeta variantu, viņš nepirks premium, un tas, kas izvēlas premium, viņš nepirks budžetu. Tas ir divi dažādi pilnīgi sektori. Un, principā tev pašam jāpozicionē, kurā tu gribi. Tu nevari kaut kur pa vidām. Labāk ir vienā vai otrā. Jā. Protams, tu vari varbūt uztaisīt divus pilnīgi atsevišķus, kas vienam no otram targeto, bet tas ir jau cita tēma. Bet tur jau vajadzēs, tur jau vajadzēs arī visās problēmas tēma, kā tu optimizē savu darbu. Jo ir dažādi veidi, kā tu optimizē savu darbu atšķirībā tam, kam tu to taisi. Ja pieņemsim, tad tu ņem to dārgo premium sektoru, tu pavaicā pa taisno lielāku summu, bet tad tu vari uzreiz atļauties nolgot kādu cilvēku, kas tev palīdz, tu uzreiz atļauties investēt apatiņus, tā kā tu vari to projektu finalizēt daudz citādāk. Ja tu ej uz to otru galu, te lēto galu, tad jārēķinās, kad dabūs mazāk summu sākumā, tad būs jāiegulda vairāk darbs iekšā, tā kā reāli. Tur ir itīgi elementi tam. Bet, un tas, ko es gribēju vēl pieminēt par šo pašu to diapazonu, tas, kā es sapratu, manuprāt, sākot pakalpojumu biznesu, ir tāda savā ziņā gan izvēle progresija, kam tu vari iet cauri, kur sākumā tu vari uzņemties tos darbus, kas upfront lēti, un tu tā kā. Bet atkal tur jārēķinās ar to visu to psiholoģisko faktoru. Bet tu vari paņemt darbus, kas, hei, es tagad to darīšu pa brīvu, bet pēc tam es gribu procentu. Tas tev, protams, būs motivējoši, dabūs tos pirmos repus, dabūs tos pirmos case studies. Gan jau, ka nesanāks, jo tas ir daudz grūtāk, tā kā viņi dabūs līdz galam. Jo tu vairāk attīst prasmes, tad jau tu vari iet pēc cilvēkiem vajadzētu tā kā reāls summas, un iet uz augšu, un celt savu cenu šādi. Vēl es gribu pieminēt, es gribu atgriezties pie tava premium un budžeta versijas. Es redzēju to, ko Aleks Mozī saka pa cenām, kā viņš tā kā vienmēr visām aģentūrām liek noteikti. Viņam ir tikai tie cenu slāņi, ko aģentūrām viņš iesaka likt, un viņš izceļ to faktu, ka tie cilvēki, kas atļausies pāris $100 projektu, nebūs tie cilvēki, kas atļausies pāris $1000 projektu. Un daudzas kļūdas, ko cilvēki pieļauj, ir, kad viņi liek tos pricingus, tā kā pieņemsim pāris 100, pāris 1000 un varbūt pāris 10,000 vai kaut kas tāds. Bet tas, ko viņš izceļ, ir, ka tie cilvēki, kas var atļauties 5,000 projektu, visticamāk var atļauties arī 10,000 projektu. Vai, tur varbūt tie skaļi tuvāki. Viņš teica, ka tam pareizajām cenām būtu jābūt 100, 1000 vai 100,000. Kaut kas tāds, tā kā nenormāli lielas starpības. Jo tā kā tie pilnīgi citi, tā kā tie
tax brackets, vai ne? Ko tu domā? Jā, es arī kaut ko skatījos par Aleksu Holmauzi, tieši par tām cenām, ka bieži vien ir pat izdevīgi biznesam celt tās cenas, jo kaut vai to pašu 100 un 1000, tev viens klients ienes 1000 vai 10 klienti ienes 1000. Nu, tev tas darbs ir nesamērīgi arī dažādos apjomos. Tu tad vari veltīt tam vienam daudz kvalitīvāk, vairāk to laiku, lai tev būtu 1000, nekā tu vari tiem 10, kas ir par tiem 100 eiro. Taisnība, jā. Bet tu esi kādreiz cēlis cenas? Es tagad aktīvi to cenšos, jo man liekas, es vēl joprojām esmu savā nišā arhitektūrā pārāk zemes tās cenas, bet, jā, es sāku, tāpēc man ir tādas cenas zemākas. Un, jā, man liekas, pat savā ziņā tās ir tā kā bailes, ka nebūs darbs, un tāpēc tā cena varbūt necel tik aktīvi, jo labāk, ka tev ir kaut kāds projekts par mazāku cenu, nekā ka tev nav vispār projektu. Un tas, man liekas, arī veido to cenu dempingu. Dempingu, jā, ka vienkārši tā kā, jā, tev tāda sajūta, ka tev tās bailes, es tev piekrītu. Es gribēju teikt, ka man arī ir pat man pieņemsim tas scenārijs, ko es pirms tam teicu, ka tu vari uzlikt to augsto cenu, dabūt to cīņu sākumā, bet ar laiku, tu tā kā, ja tu neuztur to pašu profesionalitāti, tā cena var kristies, un viņi var pielāgoties. Man viena klienta tā, ka es joprojām neesmu viņu runājis, ka es vienkārši nav bijis saruna. Bet pagājušajā podkastā mēs pieminējām, ka man ir viens klients, kurš sākumā ir sākuši viņu strādāt, pilnas cenas, viss kā vajag. Mēs viņam uztaisām daudz labus projektus, viss ok. Bet rekrutēji nodēļ, ka viņam pa sezonāls tas darbs, viņam sezonāls tas viņa uzņēmums, viņam tā kā non-profit, sanāk racing organizācija. Un tagad sākās sezona, un tad viņš šādi kļūt busy. Un tajā pašā laikā viņam tieši tas, nezinu, čiekurs, ko viņš iekrājis, bija beidzies, jā, un tas sāk viņam pa to sezonu vajag tā kā iečot, jā. Ok, mēs aizījām uz tādu maintenance to retaineru, lai viņš man maksā kaut mazāku summu katru mēnesi, bet es tikai uzturu to, kas ir uztaisījis, neko vairāk nebūtu. Bet laiks iet, viņš saka, vecīt, nevar šeit pielikt papildus šo lietu, paigi neesi šo var, es nevaru atļauties, bet varbūt var pielikt šo vienu. Tev labas attiecības viņu, jo tu jau esi sadraudzējies viņu, tu jau esi tā kā establishojies, bet tu iedod vienreiz, iedod otrreiz, iedod trešreiz, un tu vienā brīdī pamanāt, tā kā, es daru viņam jau pilnu darbu, pat trešdienu darbu. Un tas arī tāds interesants leņķis, kur tagad man arī vajag to sarunu ar to cilvēku, kā teikt viņam. Tad sanāk, kad es biju uzlicis to cenu, es viņai ļauju nokristies, un man tagad atkal vajag atgriezties atpakaļ to cilvēku un teikt, vecīt, mums sākumā bija šādas cenas. Mums sanāca, tā kā, ka mēs sākam jau daudz vairāk darīt, nekā mēs bijām piekrituši. Vajag tā kā iečot. Un tur arī ir ļoti nepamatotas bailes. Bet ir tās bailes, ka, viņš man sadusmosies, viņš no manis aizies, vai arī beigas man maksāt vispār, vai arī, viss tas un tā kā labāk, lai viņš iemaksā man to vismaz to retainer, nekā, lai vispār beidz maksāt. Un tāpēc ir bailīgi tā kā celt tās cenas, tīpaši jau esošiem klientiem, kuri tā kā uztur tevi, un tev bail, ka kur tu viņam pateiks, viņi aizies prom, tev reiz būs tas lielais, tas coķis, kas tev būs jāpiepilda. Klients nav atrast viegli, tīpaši manā gadījumā, kad man ir pāris maz, kas tā kā maksā katru mēnesi, kā retainers. Viņi ir sāpīgi, ja viņi aiziet prom. Un es pat nezinu, kā to, es neesmu ticis tai sadīja pāri. Es tā kā nezinu, kā to. Tavā gadījumā tev par projektiem ir, vai ne? Jā, man visu laiku jāmeklē jauni. Tev ir savā ziņā labāk, jo tad tu katru jauno klientu vari, tā kā viņam nav tas konteksts, kā tas cenas bija iepriekš. Tur atkal grūtais tas, ka tu zini, ka tu vari pārdot lietas tajā cenā, un tagad tev jāriskē un jāpacēlā cenu uz augšu, un jāpiedāvā lielāka cena, un jācer, ka tā kā tu tikpat labi varēsi pārdot tajā augstākajā cenā. Ļoti tāds grūts koncepts, psiholoģiski, jo tu kaut kā sev vērtību pieliec tajā cenai, vai ne? Jā. Kā es salesvanos pieņemsim, kad ir tā sajūta, ka tu dropo cenu, tā kā ka tu jāpasaka cena? Es baigi neesmu, man ir tā, ka uzreiz piedāvāju to cenu, tā ir tā cena, un baigi es neteiktu, ka cilvēki kaulējās, un man bija tas, ka es bišķi pamainīju to savu līgumu, ko es ar cilvēkiem noslēdzu, jo man bija tā, ka Ritī forši, ka cilvēkam ir viena cena, viņš samaksā un viss, un tur ir iekļauts iekšā arī kaut kādas topogrāfijas, energoefektivitātes aprēķini, tehniskās apsekošanas, ko tagad es pats nedaisu, tas ir ārpakalpojums, un par to man jāmaksā papildus. Man likās Ritī forši, ka ir viena cena, kad nav tagad pēc citiem arhitektiem to aizēja, tev pasaka viena cena, beigās viņi ir divreiz lielāki, jo vēl viss šitās lietas ir.
Es saprotu, ka cilvēki nav gatavi tādu summu maksāt kā vienā kopumā, bet, ja tu to pašu cenu pasaki, bet tu viņu sadali par šīm daļām un pasaki, ka šis ir atsevišķi, kas papildus nāks, tad ir daudz vieglāk pārdot. Tā cena jau nemainījās. Tā cena ir tieši tā pati, vienkārši viņi ir pa gabaliņiem sadalīti, un es nezinu, cilvēkiem kaut kā vieglāk to sagramot ir. No manas pieredzes. Jā, varētu būt. To cenu sanāk piedāvā pirms tu viņiem runā, vai tas vienkārši pieejams mājaslapā, vai kā tu viņu prezentē? Nē, tas ir obligāti tikai runājot, jo katrs projekts ir individuāls, un tas ir no tā darba apjoma. Jo, saku, vai būs garāža jāuztais vai pils, tur būtu pilnīgi dažādas tās cenas. Un tādā ziņā mums te Latvijā pat atšķirās cenas atšķirībā no reģioniem. Un tas pat nav... Tas ir tieši ietekmē no darba apjoma. Piemēram, ja tu gribi projektu saskaņot kaut kādā Liepājas būvvaldē, tur ir rītīgi forši būvvalde, viss forši, tā kā reāli var paslavēt viņas tādā ziņā. Paskatāmies tā kā tepatās Ķekavā, pa lielam visi arhitekti, kuriem jāsaskaņo ir projekts Ķekavā, viņi ņem papildus summu, jo Ķekavas būvvalde bieži vien prasa kaut kādas prasības, ko neviena cita būvvalde neprasa. Wow. Un kas man liekas tā kā vispār tā kā insane, jo likums ir viens un tas pats. Kāpēc vienā reģionā ir cits prasības nekā citā? Un tas viss ir no tās likuma interpretācijas. Un no tā arī atšķirās tās cenas tīri no reģioniem. Tas ir ļoti interesants priekšstats, nezināju. Jā, tur varbūt ir vienkārši negaidīts izmaksas, kuras tev jārēķinās, kuras tu pirms tam nezināji. Jā. Tas sanāk, tev sales process ir tāds, ka tev cilvēks piesakās, jums sarunu, jūs izrunājat, kas tur ko, un tad ārpus tā tu sagatavo pieteikumu, un tad viņam aizsūta, un kurš tā teica cena. Jā. Pat nevienmēr ir sales calls, bieži vien tikai viņš atsūta vienkārši projektu, izskata tāds, nosūta summu. Un īstenībā ļoti bieži arī klauzējos vienkārši pat pat bez tā zvana. Protams, zvanas ir foršāki, bet kaut kā latviešu baigi negrib runāt. Tas arī esmu iemēros, jā. Man ir tā, kad varētu būt, ka latviešiem mazāk pļāpāšana tendence. Jo man ir bijuši gan situācijas, es esmu darījis tā, kā tu dari, kad es sagatavoju to piedāvājumu, kad es arī pieteikami vienkārši taisīju to pirmo zvanu, kur mēs izsījām, un tajā pašā zvanā es uzreiz jau pasaku cenu. Ir vieglāk tā, ka tu atkāpies drusciņi pēc tam ierakstu to dokumentā un noklauzo. Ir cits elements tajā, ka tu klauzo dzīvē, jo tad tu ierēķini iekšā to, es nezinu, to psiholoģisko procesu. Es varu pateikt vienu lietu konkrētu piemēru. Tu vari gan salūst un noprezentēt sev nepareizi, tajā zvanā, bet tu arī vari ritīgi izvilkt situāciju tajā, kā tu sev prezentē. Tajā piemērā, ko es teicu pašā sākumā, kur tu pasaki vienu cenu, pasaki, es reiķinājos uz 5 reizes mazāk, un tad vienkārši saļems tajā. Tas būtu slikts piemērs. Labs piemērs bija, kad es jau pēc tam biju progresējis, man bija cits sales zvans, es viņu runāju, viņš saka, šito sistēmu. Es biju pārliecināts par to sistēmu, es viņu biju pirms tam iedevis kādam citam, jau kā nopārdevis. Es biju jau valdējis, ka viņi reāli dabū rezultātus, tā kā es varēju pārliecināt, viņš pateica cenu. Es viņiem pateicu, hei, rekur 2500 par šo projektu, aizvēros. Tas ir, ja kādam sales zvanos iesācējiem vajag, tas var būt tas vislabākais tips, ko es iemācījies. Pasaki augstu summu un vienkārši aizveries. Vienkārši ļauj kukot tam cilvēkam. Viņš padomāja, viņš tāds, hei, kas tur iekļauts, tad es rekur izēju cauri tiem punktiem, ko mēs jau pirms tam kaut kādā ziņā esam pārunājuši. Un tad viņš saka, hei, vai var mazāk? Tas, ko tu jau pieminēji, kad tu vari tās komponentes sadalīt. Un tad es viņam saku, viņš vaicā, vai var mazāk, un es viņam saku, tikai tad, ja mēs kaut ko noņemam no tā projekta. Tas ir ļoti, manuprāt, labs veids, kā pieiet tai, tīpaši kādam vajag kaut kāds pro tipus, tieši mazāk, beginner tips, gan jau kādu ritīgi profiņu tur salesā teikt, ka šis viss fulfils, bet man kā cilvēkam, kuram patīk arī, kad viss ir loģiski sakārtots, superīga schēma, tev ir kaut kāda konkrēta cena, ar kur tu jūties ļoti ērti, pasaki viņu, un ja viņš grib kaulēties, tad tu vienkārši ņem lietas no tā projekta. Nevis tā kā saka, hei, nē, sorry, mums šitā te ir tāda cena, mēs varam noņemt šito, būs lētāk, pēc ir, nē. Tas rītīgi palīdzēja man kaulēt tās cenas nost. Tev ir sanāca tā kaulēt, vai vispār nav kaulētas, vienkārši pasaka cenu, un tev vienmēr sanāca piekrist, ka cilvēki piekrīt? Man nav bijis vispār tā kaulēšanās, tā kā arhitektūrā laikam tas tā, jo tas, cik maksā, tik tas maksā. Palielam, jā. Manuprāt, labi arhitektūrā tev forši, kad arhitektūra visi zina, kad ir, pieņemsim, ja es eju pie arhitektūra biroja, es esmu pārliecināts, ka es nevaru darīt to, ko jūs darat.
Izņemot tagad tie paši piemērs, ka viņi uzskata kaut kas labs, jā. Bet es zinu, un es domāju, ka ļoti lielai sabiedrības daļai tas piemērs, ka, hei, nu, kā es nevaru darīt to, ko tu dari. Tas noteikti iedod tev kaut kādu konkrētu leverage. Un tas arī iedod to iespēju būt tam profesionālim, jo respektīvi tajā zvanā, kad es viņam pasaku, hei, rekuši tā ir cena, un viņš pasaka, hei, kāpēc tik dārgi, un tad es pasaku, hei, vecīt, nu, es nesaku tā, bet es varu pateikt konkrētus iemeslus, kāpēc ir dārgi, es varu pateikt konkrētas lietas, kas ir tā pievienotā vērtība. Es varu viņam iziet cauri tam projektam. Viņš var saprast, ka viņš ir pietiekami sarežģīts, lai viņš pats neizdarītu. Viņš var to izdarīt. Ja tev ir klients, kurš uzreiz nesaprot, cik tev tas tā pievienotā vērtība, kādā šeit kā būtu labāk pieiet tam procesam, ka tu viņam lietas zinām, ka, hei, šitais te, ko es darīšu, tev ir sarežģīts. Jo no mana perspektīva, es pateicu, jā, es varu potenciāli iet caur tam projektam, bet man kaut kā nejūtās, ka tas ir īsti vērtīgi. Es nezinu, tad es eju, ka pusi no tā vienkārši aizies pār viņam galvā, un viņš nemaz nesapratīs. Tad kāda jēga tev stāstīt visas šīs tehniskās detaļas, ja viņš līdz galam nemaz nesapratīs tehniskās detaļas, vai ne? Jā, es joprojām neesmu īsti sapratis, kā labāk prezentētos, kā labāk pasniegt sevi tā, lai vienkārši nebūtu tās diskusijas. Tas ir kaut kas, ko es vienkārši vēl domāju, vēl mācos. Jā. Nu, man tāpēc patīk tā kā, sagatavot to tāmi, kur ir izdalīts par daļām. Un tad, saka, vieglāk sagramot ir, ok, tur par šito tur tāda summa, šito tāda summa, un tad viņš tāda, ok, saprotu, un tad tur īstenībā iekšā tajā projektā ir daudz vairāk nekā viņš bija iedomājies. Viņam tur liekas, kas tur ir, tikai uzzīmēt bildīti un iesniegt būvvaldē, bet tur ir daudz vairāk iekšā, ko cilvēks pat nesaprot. Un ir kaut kādas lietas, ko viņš pat nezināja, ka ir papildus jāprasa. Un tad es visu to salieku, un tad viņam tāds, ok, tad tas tā kā attaisno to visu. Un tāpēc man labāk patīk gandrīz vai sūtīt, nevis zvanā, jo zvanā pat ir citreiz tā, ka tu pats līdz galam nezini, jo, piemēram, kaut kāds liels sarežģīts objekts, tur ir jāizstrādā arī būvkonstrukcijas. Tas ir pie inženiera, un to atsevišķi veido cits inženieris. Nu, tā kā paši mēs uz vietas to neizstrādājam. Un tad man pirms tam ir vispār jāveic cenu aptauja, lai es saprastu. Mums, piemēram, bija viens milzīgs objekts, kur vajadzēja tieši inženieri, un veicām to cenu aptauju. Un kādreiz cik liels bija tas diapazons cenās? Es nezinu, pāris tūkstoši eiro. 50,000. Ko? Jā. Bija inženieris, kas prasīja 65,000, un bija kas 15,000. Wow, tas ir crazy. Tā ir milzīga starpība. Tā ir līdzīga kā mājaslapam arī. Jā, nu jā. Tur ir interesanti. Un nezinu, būtu interesanti redzēt, kādās tāmas izstās, ne? Jā. Jo galā tam klientam viņam nebūs nekāda atšķirības. Nebūs kvalitīvāks vai kaut kas, tas māju tu varēs uzbūvēt vai nevarēs uzbūvēt. To pašu mājas projektu es jau pats izstrādāšu. Jo jebkurā gadījumā tas inženieris liek savu galvu ķīlā, ka viņš ir atbildīgs, ka tur tā māja nesabruks un ka viss ir kārtībā. Tad man interesanti tiešām būtu paskatīties, kāda ir tā projektu kvalitātes atšķirība, ka viņi atšķirās par 50,000, jo tā ir milzīga atšķirība. Bet kas man likās pats fascinējuši, kad es padomāju, ja viens un otrs var piedāvāt tādas summas, tas nozīmē, viņiem abiem ir klienti par šādām summām. Jā. Arī tas par tiem 65,000, ja viņš var tādu summu, viņam ir tādi klienti, viņš nepiedāvāt kaut kādas kosmiskas summas, ja viņš par tādu summu nebūtu jau iepriekš. Ļoti interesanti. Jā, un palielam, viss no tā ir palielam prezentācija. Un savā ziņā ir arguments, ja respektīvi, ja mēs tagad sakam, ka, hei, ir viens veids, kā piedāvāt cenu, ka tur ir sastādīt smuku dokumentu, kur viss tā tāma aprakstīta. Kā tev šķiet, tas 50,000 čalis tā dokumentu laicā? Vai kā viņam tas dokuments izstāsta? Jo domājies, ja es redzu, kur tagad projektu sadalījā, un tur man rakstīts, es nezinu, tur e-pastu sūtīšanu 10,000. Pagaid, vecīt, nomēģinās, jā. Likās interesanti, jo es domāju, un uzreiz tikko izcēlās, vai nav tā, ka tie ritīgi dārgie čali, kur es nevaru komentēt, jo es nekrēju tādas summas, vai nav tā, ka tie, kas vaicā nenormālas summas, vai viņiem tā psiholoģija, tas, kā viņi pieeja tam pārdošanas procesam, nav pilnīgi citādāk. Jo tas šeit kāds izcēla, kur arī pirms tam, kad ir tas pozīcija, ka cilvēks pieņemsim nesaprot, kas tajā cenā ir, un tad sāku saukt tās tehniskās lietas, kuras viņš pat īsti nesaprot, kā mēģina pamatot to cenu. Jā, uzreiz izceļās, ka es varu derēt, ka tie dārgie čaļi, viņi tur neko nepamato. Viņi vienkārši saka,
Tāda ir cena. Tāda ir cena, jā. Rekursu pateikt, man šie klienti, viņi visi starā, ja es viņam veicu šīs rezultātus, tāda ir cena visus, tipu, ne? Ļoti interesanti. Un es nezinu, jo es vairāk mēģinu attīstīt savus produktus, un arī es mēģinu saprast, kā šito izfīčot to cenu lietu. Jo jā, tur ir visādi faktori ietilpi, tur jāatsaties tu tām, tur visādas tur cenas ir. Interesanti. Labi, mēs jau varam mēģināt finalizēt, bet vēl pēdējā lieta, kas varētu būt jauniem čalīšiem, kas tieši domā pa uzņēmējdarbību noderīgu. Respektīvi, mums abiem plus mīnus gads ir bijis, vai ne? Kaut kas tāds, varbūt mazāk, varbūt vairāk. Protams, mēs esam jauni, mēs esam super fresh, vai ne? Nodokļi. Cik tā ir liela problēma? Jo es zinu, ka pirms es vispār nodarbojos uzņēmējdarbību, tas man likās nenormāli tāds scary koncepts. Es atceros, kad man bija kaut 20 gadi, es taisīju Shopify veikals, un es nenormāli stresoju par visām tām legālām detaļām. Es vienkārši neko nesapratu. Man bija paniskas bailes, kad es kaut ko saļumšu, kaut ko neizdarīšu pareizi, un man ieliks cietumā. Kaut ko tādu. Atskatoties, tā ir tīzla loģika. Bet jā, es nezinu. Kāds tavs pro-tips tikko sācis? Tev vispār vajadzēja domāt par nodokļiem, vai ne? Es domāju, ka jā, jo tas ir drošības sajūta, ka tur nav jāstreso. Un pa lielam ir tā, ka es arī, kad sāku, man sākumā likās, tu pats vari izdarīt. Tur bija kaut kāds atrada mājaslapa pats.lv, man liekas, tur pats var tagad to nodokļu darīt. Sapratu, ka ne, vispār to negribu darīt. Atradu grāmatvedi, vienkārši maksā grāmatvedēju, un viņi to dara manā vietā. Bet es arī pieļāvu kļūdu. Es tagad dibināju savu uzņēmumu. Es viņu uzreiz dibināju kā PVN maksātājs. Tas nozīmē, man uzreiz ir jāiekļauj iekšā PVN un jāmaksā, ko es varēju sākumā nedarīt, tikko uzsākot. Bet, maksāju nodokļus, viss notiekās. Vienkārši to rēķinu jau tajos savos izdevumos. Es arī, kad saku klientiem principā to summu, es saku to summu, kas man ir, un es vienmēr rakstu klāt PVN. Jo tas jau nav PVN, tas man nepaliek, tas viss aiziet valstī. Un par to tad klients maksā. Jā, es tev piekrītu. Es piekrītu tādā ziņā, ka tur ir bilants. Es domāju, ka atskatoties, kā es jūtos par to pirms tam, ļoti ilgu laiku no sava sākotnējās biznesa uzņēmuma karjeras tam liku daudz vairāk stresa, nekā tas īstenībā ir. Te pašā laikā es tev pilnīgi piekrītu. Ja tev ir iespēja noteikti vienkārši paveic apkārt cilvēkiem, priekš padomu. Jo tas, ko es esmu viena no lietām, ko es iemācījies, kad cilvēki ļoti brīvi dalās ar padomu. Kurš tev būtu domājuši, ne? Un viena lieta, ko es noteikti varu ieteikt, kurš vienkārši sāk domāt un kuram ļoti uztrauc tie nodokļi, es varu pateikt, ka pirmkārt tas nav tik nopietni. Tu vari pieļaut kļūdas un nebūs cietumā. Tikai pateiks, ka pieļaut kaut kļūdu. Es arī biju pieļaujis kļūdu, kad es nebiju PVN maksātājs. Bet izrādās, ja tu ņem pakalpojumu, ja tu maksā pakalpojumu, kas ir Eiropā, tad tev ir jāmaksā PVN. Tu nevar būt ne PVN maksātājs un ņem pakalpojumu Eiropā. Tur tā nianses. Beigās tur izvēlēties, tur ir ļoti, ļoti konkrēts tāds mazināts režīms, kur tu vari būt ne PVN maksātājs Latvijā, bet tu vari maksāt PVN Eiropā. Tāda ir opcija. Es to nezināju. Es vienkārši nebiju PVN maksātājs, un es tur čiloju, es tur rakstīju. Es domāju, ka viss kārībā, man nav ko jādomā. Gads pienāca, es tur sāku sazinājos grāmatvedē, tur sākām visu tur kārtot, un tad viņi saka, hei, vecīt, tur rekur izmaksas no Google, ko tu man nebija. Rekur, man tur visā tur rēķini no kaut kurienes ir. Tad tas neiet cauri, ja tev jāmaksā PVN par šiem. Tad man vajadzēja atpakaļ ejot datumu visu tur reģistrēt, un tas bija baigais čakars. Un es neesmu cietumā. Viss kārtībā. Tā doma ir, ka noteikti palīdz, ja tu vienkārši runā cilvēkiem un saproši to tēmu, parunā ar paziņām, parunā ar cilvēkiem, kas varbūt ir to darījuši, vienkārši izmeklē informāciju. Cilvēkiem, viņš vaicā cilvēkiem. Jo arī, ja tu skaties internetā, tu bieži vien esi ļoti apmalsts, tu nesaproti. Ja tu atrodi vienkārši aizies kādu networking pasākumu vai kaut kurieni, un atrodi kādu, kas mūsu pozīcijā ir bijis, viņš tev var pateikt, tu vari pastašot par šo, bet pa lielām neuztraucies, tu nenomirsti. Un tas ir tāds mans takeaways, kad ja tu esi jauns, tad noteikti, kā tieši domā sākt, noteikti neuztraucies par nodokļiem. Tev nav jāmaksā savu algu, kas tas kaut kur 5 reizes zvanīja Vidam, 5 reizes zvanīja Vidam, vaicā, hei, vai tiešām es varu nemaksāt pa sevi algu. Un viņi saka, kamēr tu nav 5 minimālās algas apgrozījums, tu vari būt uzņēmējs, tev nav jāmaksā nevienam viskārībā. Ja virs, tad jāsaka maksāt. Tā kā tur nav tik
nav tik nopietni, kā man likās sākumā noteikti. Bet, cik saprotu, tev arī grāmatā, atkal atgriežoties par... Viena lieta, jūs varat zvanīt Vidam. Tas arī ir vēl. Ja tik līdz tev jautājums, tā kā vienkārši zvana Vidam. Viss, dan. Labi, turpin. Jā, tev arī grāmatā, un tas atkal ir par to, ka tu maksā par to pakalpojumu. Tu grāmatādē maksā, un viņi tev rada to drošības sajūtu, un tu esi gatavs maksāt to summu. Tas arī grāmatā arī ir pakalpojums sniedzējs, tāpēc kā mēs. Un savā ziņā tas... Sakal, iet rokā to cenu. Jā, grāmatas ir laba investīcija sākumā. Bet tajā pašā laikā es neteiktu, ka tev jāstrādā par grāmatu, pirms tas nopelnīs to pirmo eiro. Un es nedomāju, ka tev jāstrādā būt par uzņēmēju. Tā kā uzņēmumu tev nevajadzētu uzreiz iet dibināt sijā, pirms tu reāli dabū kādu klientu. Jā, tu vienkārši sasniedz to klientu, tā kā nodīlo bez. Un ar to naudu tam finansēm izdomās. Tur arī, ja tev kaut kādi 500 eiro iekritīs kontā, neviens to neko nevajadzēs. Tur man šķiet pēc definīcijas tu sāc nodarboties uzņēmēju darbi tikai tad, ja tu atkārtoti dari to kaut kādu konkrētu lietu. Ja tev vienreiz samaksā par vienu lietu, tas viss ok. Tu nebūs tā, ka tev tagad sitīs durvis lejā. Un jā, es teiktu tā, ka neuztraucies priekš pirmās reizes, priekš pirmā pakalpojuma tiešām nedomā par to. Sākumā dabū pirmo klientu, tev būs pirmais klients, tas sāc par to domāt. Tev vajadzēs izveidot sijā, kur tur būs jautājums, varbūt PVR maksāties vai ne. Tiklīdz tev sijā, tu vari droši sākt tā kā vienkārši pazem Vidam un pavaicāt kaut kādas detaļas, ko tu nesaproti. Droši var sākt jau krāt naudu bez grāmatvežu. 2, 3 mēneši, kad tu jau vairākas reizes kaut kādu dealu dabūjis, super, paņem grāmatvedu, laba investīcija noteikti. Vienkārši dos drošības sajūtu. Bet tas nekas nav kā būtu jābaidās. Es zinu, ka vienkārši man likās tas ļoti nopietna lieta, bet no pieredzes 1 gads pagājis. Nē, es cietumā, viss ok, vairākas kļūdas bija, vairāk misa bija, bet es izdzīvoju. Un jā, tas nav tik nopietni, cik liekas. Tas man bija tāds ritīgi foršs atziņa. Man liekas, te jau nākamā tēma, ko mēs varētu arī runāt, ka kaut kāda nodokļu optimizācija un visu to. Jā, bet es pat to nezinu, es pat nevaru tā komentēt, es neesmu tik daudz mēģinājis optimizēt. Es mēģinājos tā kā arī tik optimizēt. Man ir kaut kādas tādas pamatlietas. Jā, man arī kaut kādas pamatlietas, bet jā. Tad ziņā arī tur ir svarīgi atkal labs grāmatvedis, kas ir kompetents, kas var tev ieteikt, un tu vari ietaupīt uz to grāmatvežu kompetenci maksājot. Viņam varbūt tās vairāk nekā citam, bet viņš tev būs labs. Man, piemēram, vienu citam uzņēmumam, tur ir arī grāmatvedi, bet viņi ir jau tūlīt pensijā ies. Un viņi vispār neko neizsaka, un viņi vispār nav ieinteresēti. Tad ziņā es nesaprotu, kāpēc tas uzņēmums maksā tādam grāmatvedim, nekā izvēlas kaut kādu jaunu grāmatvedi, kas ir ieinteresēts, varbūt samaksā vairāk, bet viņi ietaupa uz nodokļu optimizāciju. Tur noteikti, ka ir daudz ko optimizēt. Tad ir tik sarežģīta tēma, bet var pārunāt. Tur jau ko tu liec uzņēmumu, ko tu neliec uzņēmumu. Bet es saku, tas jau, man liekas, ir nākamajai epizodei. Labi, ir kāda, nezinu, tur par cenām, varbūt kādas nobeiguma domas. Man liekas, galvenais ir tas, ko mēs teicām, ka klientam ir jāielūdz labi par to summu, ko viņš samaksā, ka viņš nav apčakarēts, un tā var summa būt ļoti dažādos rangeos. Un tas prēmijums un budžets, tas ir 2 dažādi klienti, un tas ir vairāk par cilvēku psiholoģiju, par pašu cilvēku, ne tik ļoti par tevi. Un taisnība, kā tu varbūt viņam sev pasniedz tas, jā. Jā, es piekrītu tam. Tas galvenais atzinums, kas man būtu par cenām, ir vienkārši, ka cena kā tāda īsti neeksistē. Cena var būt jebkas, ka vienkārši 2 cilvēki piekrīt, ka tā ir cena. Ja? Kad 2 cilvēki vienojās par konkrētu summu, tā arī ir cena. Un es teiktu no tāda viedokļa, tur jāstāsta uz to arī tā, ka tu esi tajā zvanā, ka tu tam cilvēkam piedāvāsi to summu. Tev jāsaprot, kad tas cilvēks viņš var protestēt, viņš var tikt pretī, un tad viņš pavaicās jautājumu. Ja būs kāds jautājums, tur viņi atbildēs. Jūs izrunāsiet to cenu. Tur būs tas negotiation slānis. Un nebūs jau tā, ka ja tas cilvēks piekritīs, ja tev būs konkrēti pierakstītās lietas, par ko tu izpildīsi, tad izpildīsi un būs labi. Tā kā jā, tur cena ir noteikti vienkārši tāds plūstošs koncepts. Varbūt vairākas cenas, kurās lietas var strādāt, kā mēs runājam. Un vienkārši man ļoti, ļoti jocīgi likās tieši tas, ko es tikko pieminēju, kad cena būs tas, ko 2 cilvēki vienosies. Jā. Man šķiet jocīgi arī no tāda perspektīva. Labi, es tagad negribu aizlādēt, mums ir nobeidzām.
Bet tas ir jocīgi vienkārši, ka tu pirmo reizi to izdari, kad tu pirmo reizi sanāk kā uzņēmumu vai pakalpojumu perspektīvā nosaka to cenu starp diviem cilvēkiem. Tur arī saprot, cik tas nenopietnas koncepts ir, jo tu pirms tam esi vienmēr pieredzis, ka tev ir rekur birka, veikalā, ka tev darbā ir konkrēta algas lapiņa, kur tu zini, cik tev samaksā par stundu. Ir ļoti interesanti, ja tu samaksā par projektu pirmo reizi, jo tu saproti, ka tev samaksā par rezultātu. Un tad tu saproti, ka jebkurā brīdī tu reiz pie jebkuru cilvēku uz ielas, gan arī izvajā. Bet man liekas, par to arī, kad samaksā par projektu, tev vienalga ir jārēķina tā stundas likme, cik tev sanāca ilgi strādāt pie tā projekta, cik tas izmaksā un cik tev beigās sanāk. Jo beigās, ja tu parēķini, tu strādāji entās stundas, tev samaksā x summu, un tev sanāk stundas likme, tad 2 eiro stundā, tad labāk, ja maķīte vairāk nopelnīs. Vai jēga vispār ir darīt to, ko tu dari. Un tādā ziņā, man liekas, tas pats Aleks un Mozī teica, tu ar stundas likmi pat izrēķināt kaut kādos investēt stokos, jo tu esi X laika pavadījis, lai researchotu, lai ieguldītu tajā konkrētajā stokā. Vispār, lai tu pašu naudu dabūtu, es kaut kādu laiku pavadījis. Un tad tu ieliec, un labi, tu vairs neko nedari, bet kaut kādas stundas iepriekš tu esi izdarījis. Un tad to tu vari parēķināt, kāda ir tā tavs stundas likmes atdeve. Jā, tas ir interesanti. Ir arī, es vienreiz to pieminēju, man šķiet arī tas koncepts, kur daudz mūsdienās velk uz to augsto cenu, ko mēs arī tikko izcēlām, kā tu vari velkt augstāku cenu. Bet tur ir kaviāts tajā, kad tu vari, pieņemsim, noklausot dealu par 10,000 un iztīsies, ka nopelnīji 10,000 dienā. Bet tā nav. Tev vajadzēs realizēt to projektu. Un tas projekts varētu, ja viņš maksā 10,000, viņš gan jau liels ir. Viņš gan jau, ka tev prasīs vairākus mēnešus. Un ja tu izrēķini to stundas likmi uz tiem mēnešiem, vai tiešām tas būs tā worth it. Tikpat labi tu vari apmuļķot sevi, ka tu vienā dienā nopelni 10,000, bet īstenībā tu nopelni joprojām to minimālu algu mēnesī, ja tu izrēķini to dienā. Jā, labs punkts. Bet tas, ko var piekrist šā vai tā, ir, ka tas ir ļoti subjektīva lieta, ko jūs ar to cilvēku, to klientu vienkārši vienojaties. Un viss, tā ir tā cena. Nekas cits nav. Tur var reiķināt ar stundas likmes un kaut ko, bet ja jūs ar cilvēku vienojaties, tā ir tā cena. Vienīgais par tevi jāuztraucās ir, lai tu neapšakrēs tevi, un viņam jāuztraucās, lai viņš neapšakrēs sevi. Jūs abiem, jūs jau ieiet sarunā ar to pašu pareiziem mērķiem, ne? Viņš uztrauksies, lai viņš neapšakrēs sevi, tu uztrauksies, lai neapšakrēs sevi. Jūs vienosieties par cenu, bum. Tā cena, ko jūs vienosieties, tā būs pareizā cena. Viss. Un, ja tu sev apšakrēsi, tad tu neizpildīsi savu darbu tajā darbā. Tas loģiski. Un, ja viņš arī apšakrēs, tad viņš neizpildīs savu darbu. Bet, ja tu izpildīsi to, ko tu apsolīji, tad viss kārībā. Vienkārši neapšakrēt cilvēks. Jā, ļoti interesanti. Labi, varam beigt, ne? Jā. Fuck.